Ātri kļūdies un izpēti tirgu. Nodaļa – plānošana. Laipni lūdzam atpakaļ mūsu spēļu izstrādes stratēģijas ceļvedī. Šajā videoklipā mēs apspriedīsim, cik svarīgi ir ātri pieņemt neveiksmes un veikt tirgus izpēti. Šie soļi ir būtiski, lai nodrošinātu jūsu spēles panākumus. Šeit ir kāds dīvains padoms – ātri kļūdies. Labāk ir agri saprast, ka ej nepareizā virzienā, lai varētu sākt no jauna un izmēģināt citu ceļu, nepatērējot pārāk daudz resursus. Šāda pieeja palīdz veikt nozīmīgas izmaiņas dizainā, minimāli ietekmējot kopējo attīstības grafiku. Tirgus izpētes veikšana ietver tādu spēļu izvēli, kas ir līdzīgs jūsu spēlei mehānikas, mākslas un apjoma ziņā, un to snieguma izvērtēšanu. Ja veidojat nelielu neatkarīgu spēli, neizvēlaties AAA spēles. Aprēķiniet to pārdošanas apjomu, izmantojot burvju formulu. Steam atsauksmes reiz 30. Aprēķiniet ieņēmumus. Aprēķiniet ieņēmumus reizinot pārdošanas apjomu ar 0,7 Steam daļa reiz 0,8 Steam pārdošanas apjoms reiz 0,85 nodokļi. Tas sniegs aptuvenu priekšstatu par to, cik daudz naudas varat sagaidīt no savas spēles. Ātri atzīstot neveiksmes un veicot rūpīgu tirgus izpēti, jūs varat nodrošināt, ka jūsu spēlei ir vislabākās izredzes gūt panākumus. Sekojiet līdzi, lai uzzinātu vairāk padomus par spēļu izstrādi un mārketingu. Paldies par uzmanību! Tagad varat nesteidzīgi izvēlēties sev tīkamāko metodi un izvērtēt savas idejas, lai atrastu visdaudzsološāko.